Mēs tagad filmējam ceļu, pa kuru ies vienības brauciena sporta brauciens, par ko velosipēdistu sabiedrībā ir izcēlušās asas diskusijas saistībā ar ceļa kvalitāti. Tūlīt mēs uzbrauksim no asfalta uz grantētā ceļa un paskatīsimies, cik tad viņi ir ņērkstulīgi, tie mūsu riteņbraucēji. Pagaidām nevienas bedres. Pirmā bedre. Pa šeieni brauks vienības? Jā, atbildu mammai, kura sēž aizmugurējā sēdeklī. Jā, pa šeieni brauks sporta brauciena trase. Sporta brauciena. Jā, zēni un meitenes ar šosejas velosipēdiem. Cerams, ka Siguldas novads un Inčukalna novada pašvaldības varbūt palaidīs greideri, bet maz ticams. Jo, kā es esmu dzirdējusi, kā teica viens Latvijas riteņbraucēju aprindās slavens cilvēks, jau kopš Jensīs ir beidzis karjeru, vairs jau džeku ar dzelzs spautiem riteņbraukšanā nav. Tāda ir situācija. Putekļus džeki saēdīsies diezgan labi, es tā domāju. Šitie no Kalniņa viņi varētu ieskrieties uz kādiem 50 km/h. Es nezinu, tas ir daudz vai maz? 70? Pat nav bedru, tagad 70. Jā, bet te ir vispār akmeņi, man nepatiktu. Jā. Bet pa vidiņu bija diezgan gluds. Pa vidu diezgan gluds. Nu re, un asfalts, un visa šitā lielā bēda bija tikai to pāris kilometru dēļ.